Tāda, kāda ir šī saslimstība, ja mēs skatāmies vidēji Eiropā, mēs, protams, tik labi neizskatāmies šī saslimstība, mums ir augstāka nekā vidēji Eiropā, un attiecīgi ir augsta arī mirstība. 4 populārākās vēža formas, tātad ir prostatas krūts, kolorektālais to plaušu audzējs, diemžēl vislielākā mirstība mums ir izrādās no dzemdesdienas pafla un kuņģa vēža. Un ņemot vērā šos te arī datus un vispār augsto saslimstību un augsto mirklī par vēzi, ir tapis tātad jums jau varbūt zināmais šis 3. nacionālais vēža plāns. Un mēs ļoti ceram, ka vismaz daļa no šī plāna laika gaitā arī izpildīsies un būs labums mūsu pacientiem. Jaunajā slimnīcā, kas speciāli paredzēts slimojošiem ar labdabīgiem un ļaundabīgiem audzējiem, ir 200 gultas. Slimnīcā iekārtoti priekšzīmīgi rentgena kabineti, kur caurskatīšanas un fotografijas ceļā ārstiem vieglāk noteikt slimības diagnozi. Šeit tiek pielietota jauna aparatūra vēža slimību ārstēšanai. Tiek nodrošināta augstvērtīga ķirurģiska palīdzība. Zinātniskie pētījumi un ārstu pieredze liecina, ka vēzis ir ārstējama slimība, ja to laikā sāk ārstēt. Vēzis, ja tas atklāts sākuma stadijā, izārstējams 80 līdz 90 gadījumos no 100. Skatoties uz šo Talsielas māju no šīs puses, man nāk prātā tādas skumjas bērnības atmiņas. Mūsu papiņš mira no plaušu vēža šajās Talsielas dispanserā. Un es atceros, man toreiz bija 11 gadi, un mammiņa atveda mani pie papu uz slimnīcu. Droši vien jau es saprotu, tā kā atvadīties. Un tad es atceros, ka papiņš gulēja gultā, jo viņam bija smags stāvoklis. Un viņš tā bija pavērsis galvu uz logu pusi. Un pa to logu es redzēju, ka bija koks, bija zaļas lapas. Un es tā domāju, ka tā varētu būt šajā pusē tā nodaļa, kur varēja redzēt pa logu zaļas lapas. Un es atceros, ka papiņam bija asaras, jo tās laikam bija tās pēdējais laiks, jo viņš nomira 5. septembrī. Un es tā domāju, ka lielā mana māsa, toreiz jau bija daktere. Un es domāju, ka viņu ļoti iespaidoja visa šī lieta, un jo viņa pēc tam pārnāca strādāt uz Republikānisko onkoloģisko dispanseru par onkoloģijas ķīmijterapijas nodaļas vadītāju. Un iespējams arī kaut kādā veidā arī mani šī izvēle par labu onkoloģijai ir ietekmējusi. Vadu nesen nodibināto Bioloģijas un eksperimentālās medicīnas institūtu, kur turpinu vēža slimības pētniecības darbu. Esmu laimīgs, ka varu sekmīgi turpināt arī savu pedagoģisko darbu Latvijas universitātē, apmācot mūsu nākošos ārstus. Interese par medikamentiem onkoloģijā ir radusies profesoram Stradiņam
51. gadā, vismaz tas gads ir dokumentēts, ka viņš ir sācis piedalīties un pētīt pirmo medikamentu embihīnu. Un tad pēc tam no 52. līdz 54. gadam jau diezgan arvien vairāk tā kā sākuši nodarboties ar medikamentu aprobāciju. Un tiešām gan profesors Stradiņš, kā zināms, bija ķirurgs, gan arī dr. Ceplīte bija ķirurgs, bet viņi bija tie iniciatori, kas sākuši nodarboties. Un par to, ka dr. Ceplīte kaut ko darījusi pagrabā, es tiešām arī esmu dzirdējusi, ka tur tie eksperimenti sākušies tajā laikā. Jā. Profesors Stradiņš, novērtējot dr. Ceplītes kā ķirurgs, izcilās spējas, teica, ar to beigsim, tā nevar jādibina nodaļa. Telpas bijušas pieejamas Stradiņa slimnīcā daudz, tīfa barakas vecās tika pārveidotas un vienā no tām iekārtoja to mūsu 18. nodaļu. Sakiet, vai jums iznāca tikties arī ar profesoru Stradiņu, jo principā viņš bija pirmais, kas ieinteresējās par šiem medikamentos? Personīgi viņš ne, bet viņš ar Ceplīti. Un viņš gāja uz to 5. nodaļu vizītēs un zināja, ka tā Ceplīti katru dienu iet uz savu personīgo vivārī, pagrabā. Un nodarbojas ar tām pelēm un ar ķīmiju. Un tāpēc viņš arī bija tas, kas slimnīcas vadībā ieteica, kad tāda nodaļa būtu vajadzīga. Mums arī paziņoja, kā saka lepni, kad mums būs telpas, tā baraka ir šausmīgi liela un tukša, kas tur kādi mums bija. Šeit, kur mēs tagad redzam jauno skaisto Stradiņa slimnīcas korpusu, līdz pat 2000. gadam atradās staru un ķīmijterapijas centrs, tāda veca baraka, kurā notika gan onkoloģisko pacientu ķīmijterapija un jebkāda sistēmiska terapija. Pamatā tās bija stacionāra gultas, un arī atradās staroterapijas kabinets ar vienu staroterapijas aparātu, un visa faktiski tā onkoloģisko pacientu ārstēšana koncentrējās šajā vietā, kas tagad ir nolīdzināta ar zemi un ir šis jaunais korpus. Apstākļi, protams, ka bija ļoti pieticīgi, lai neteiktu vairāk. Tad jau, kad mums bija jāvācās prom uz jaunām telpām, tur bija situācija ārkārtīgi bēdīga, jo jumts pilēja un pacientiem arī bija jābēg no lietus lāsēm, atrodoties telpās. Pēc katastrofāliem plūdiem, kas radās kūstot sniega, lielajam apjomam uz jumta. Skaidu plātnes neizturēja. Elektrība vēl deg, un ir cerības, ka izsavienojums tik ātri vēl nenotiks. Jūs dzirdat kā pakšķi ūdens. Visi ārsti principā ir evakuēti un palicis vienīgi Viktors, kas varonīgi viens šajā telpā cīnās ar saviem darbiem, domājot par savu slimnieku veselību, pildot savus ārsta pienākumus. Lūk, arī pamestās nodaļas, istabiņas. Šeit gadu desmitiem slimnieki ir atgūši veselību un paildzinājuši savu dzīvildzi pēc smagām slimībām. Pēdējais slimnieks uz Filips aparāta, un tad Filips aparāts tiek slēgts. Mēs gatavamies svinīgi atvadīties pie aparāta ar malku šampānieša. Un tad jau šeit ienāks vientulība un augstums,
un nabaga aparāts, kas mums tik daudz gadus ir palīdzējis, tiks demontēts. Vissavienības 1977. gada sieviešu izgudrotāju konkursa laureāte, medicīnas zinātņu kandidāte Velta Bramberga, piedalījusies 11 jauninājumu izstrādāšanā. Attēla struktūras televīzijas analizators. Tā saucas izgudrotājas lolojums, kas palīdzēs mediķiem cīnīties ar gadsimta nopietnāko slimību vēzi. Preparāti, kuros ir izmainīts šūnas, nonāk pie ārstiem, un ārsti tālāk izvērtē preparātus un uzstāda precīzi diagnozi. Metode dod efektivitāti gan medicīnisko, gan ekonomisko. Aparatūra dod iespēju ar šo metodu nodarboties arī mazāk pieredzējušam citologam no vienas puses, un otrkārt aparatūra nenogurst. Tātad ir iespējams strādāt vairākās maiņās aparatūrai, ko nevarētu izturēt cilvēks. Nu, protams, visu laiku idejiskā vadone bija profesora Bramberga, jo blakus bija eksperimentālās medicīnas institūts, kurā bija 2 onkoloģijas laboratorijas. Tur bija doktors Grants ar speciāli par ķīmijterapijas laboratoriju bija, un bija doktora Oliņa. 18. nodaļā vēlāk pirmo reizi savienībā tā rutīni veica hormonu receptoru noteikšanu, jo doktori Gaida Vītola atgriezās no Maskavas, kur viņi bija aspirantūrā un bija strādājuši šajā jomā, un ieved pa mums pirmo reizi, tā mēs visi nodaļā visiem slimniekiem noteikti. Kā profesora Bramberga bija eksperimentālā medicīnas institūta direktora no 50. gada. 1950. gada, un es saprotu, ka viņa bija arī ļoti ieinteresēta šīs medikamentozās terapijas attīstībā kopumā. Nu, jā, jo viņa bija ļoti ieinteresēta. Faktiski viņa bija lielākais zinātājs gandrīz, vai, jo viņa ļoti komunicēja ar Bloķina institūtu, ar visiem speciālistiem. Nu jā, Latvija jau nevarēja tā patstāvīgi kaut ko dabūt. Viss nāca, es saprotu, caur galveno institūtu tur Maskavā. Viņa spēja, nu kā toreiz teica, izsist cauri daudz ko. Īpaši ministrijā, kur vajadzēja, kur visas lietas risinājās toreiz. Viņas risināja Kaņepes, Bļugers, Utkins, ja, tādas personības, un viņi ļoti labi mācēja paskaidrot, izskaidrot, pierādīt, kā to vajag. Nu, un kas attiecās uz tiem studentiem, ja toreiz jau rezidenti nebija, toreiz bija internatūra. Internatūra, tās lekcijas, ko viņi lasīja, nu, labs, jā, tur nav ko piebilst, nav ko atņemt. Un es arī ļoti daudz viņai pateicīgs par to, ka man piespieda strādāt. Man tiešām jāsaka, palikušas vislabākās atmiņas par viņu kā galveno speciālistu. Viņa tiešām zināja visu Latviju. Viņa zināja ne tikai no darba, pēc darba, ko katrs dara, bet viņi arī zināja katru cilvēku, ko viņš dara. Visu, kas ir ar onkoloģiju saistīts, gan ķirurgs, kādi ķirurgi strādā un operē vēzi, kas ir ar onkologiem, ķīmijterapeitiem, kas notiek ar starterapeitiem. Viņi tiešām to lauciņu ļoti, ļoti labi pārzināja. Docente Velta Bramberga, Latvijas Spējas ar veselības aizsardzības ministrijas galvenā onkoloģe, 30 gadus šajā amatā. Darbu kalni un tik daudz neskaitāmu pienākumu, ka diennakts ne par stundām, bet pa minūtēm jāsaplāno. Tā, kā lai saka, darbs ir mana dzīve un darbs ir mana atpūta. Darbs man nav viegls. Nu, un es parasti esmu izpildīgs cilvēks un es mēģināju saviem pienākumiem tikt galā. Par ļaundabīgiem audzējiem runā un raksta visā pasaulē, un Latvija nav izņēmums. Kā nekā pēdējo 20 gadu laikā kopējais vēža saslimstības rādītājs ir pieaudzis par 37%. Jā, nu doktora Kundziņa un doktora Bērziņa bija faktiski divas pamat ārsts nodaļā, kas to visu nodaļas darbu vadīja un veidoja.
Nu, nāca doktora Bramberga, toreiz vēl viņa profesori nebija, protams, vienreiz nedēļā mums bija baltās vizītes. Tā visi zinātnieki ieradās pie mums un nāca līdz vizīte, un viņiem tika jautāts par zinātniskiem, zinātniskajiem virzieniem pie dažādu jomus, slimību gadījumā, un tā kā viņi tur arī palīdzēja mums arī. Kas man atmiņā visinteresantākais ir nekāda aizsardzība pret ķīmiju preparātiem. Kad parādījās ftorafūrs, man liekas, 64. gads tas bija, kad sintēzē. 66. gadā. 6. Pirmais bija ftorafūrs, bija ampulētais, nebija perorāls preparāts, nebija kapsulas. Un daudziem kuņģa vēža slimnieku bija ļoti daudz. Viņi daudz atteicās no tām venozām injekcijām katru dienu. Ko mēs darījām? Vispār ārprāts. Mēs paši taisījām no pulvera, māsiņas un svērām. Mēs no maizes taisījām tādas klimpiņas maziņas, iedobīt, iebērām nosvērto daudzumu preparātu tur iekšā. To klimpiņu slimnieks ēda, vai vispār saprast, kā mēs darbojamies. Māsiņām bija alerģiskas rokas vispār, bija nepanes, bija alerģiskas izpausmes, bija diezgan daudz. Tā, kad doktora Grigalnoviča beidza darboties tur, doktora Verhofstīnska vaira nāca viņas vietā, jo Grigalnovičs aizgāja uz citoloģiju. Un tagad mēs ejam uz vietu, kur 2000. gadā tika atvērta onkoloģijas klīnika, tātad atremontēts jauns korpus, 3 stāvos, speciāli pielāgots onkoloģiskiem pacientiem. Šobrīd mēs atrodamies onkoloģijas klīnikā, 3. stāvā. Mājai vispār ir 3 stāvi. 1. stāvā mums ir dienas stacionārs un ambulatorā daļa, 2. stāvā mums ir stacionāra nodaļa, un 3. stāvs ir domāts tikai priekš ārstu kabinetiem, priekš rezidentiem, studentiem, arī galvenai māsai. Tagad mēs ejam uz 2. stāvu, un 2. stāvā mums ir stacionāra nodaļa. Šajā nodaļā pacienti paliek pa nakti, saņem savu ķīmijterapiju 1 dienu, 3 dienas, 2 dienas, kādreiz ilgāk, un atrodas arī pa nakti. Nodaļa ir, tas pacientu skaits ir mainījies. Sākumā mēs sākām ar 24, bet tagad šo pacientu skaits ir jau lielāks. Protams, tur bija izmaiņas arī Covid laikā, bet praktiski pirms 10 gadiem, vairāk kā 10 gadiem, kad ievācāmies, šajā nodaļā vietu pietika visiem, bet ņemot vērā, ka vēža pacientu skaits aug, tad kļuvis ir daudz par šauru. Šī māja, Talsielā 7, ir vēsturiski saistīta ar medicīnu un tā skaitā arī ar onkoloģiju, jo šeit
no pagājušā gadsimta atradās republikāniskais onkoloģiskais dispansers. Līdz pat 1984. gadam, kad viss dispansers pārvārcās uz jaunām telpām Hipokrāta ielā, un tagad mēs to pazīstam kā Latvijas onkoloģijas centru. Tausielā atradās ķirurģijas nodaļas, ginekoloģijas nodaļa, bija starterapijas iespējas, bet onkoloģijas ķīmijterapijas nodaļa atradās citā vietā, netālu no Tausielas, Ļērmontovu ielā. Šeit tika dibināta pirmā onkoloģijas ķīmijterapijas nodaļa Latvijā. Un šīs nodaļas vadītāja no paša sākuma bija mana māsa Tamāra Purkalne. Mans tēvs nomira 58. gadā, un tieši tad arī onkoloģijas centrā ārstējās, un Tamāra tika uzrunāta, galvenais ārsts, toreiz dr. Sopiļņaks, viņu uzrunāja kļūt par šīs jaunizveidotās ķīmijterapijas nodaļas vadītāju. Tas tāds reizē bēdīgs stāsts mūsu ģimenē, bet reizē arī Tamārai tāds jauna ceļa sākums. Viņai patika viss jaunais, viņa bija ļoti tāda mūsdienīgi moderna, vai ne? Visu laiku, kamēr viņa strādāja, es viņu atceros ļoti tādu optimistisku, dzīves priecīgu, viņai tas viss patika. Mēs kādreiz sākām vaidēt, vai sāpēt, grūti iet, negribās. Nu, kas ir? Tas galvenais ir tā lielā cilvēcība būtībā un tāda labsirdīga attieksme pret cilvēkiem. Vispirmkārt, mēs jau esam māsai pateicību parādā par to ievadīšanu onkoloģijā. Jā, es jau biju daktere, bet ar citu pieredzi, bet tieši darbs ar šiem smagiem slimniekiem, psiholoģiski un fiziski smagiem pacientiem, to attieksmi, to pieeju, arī to redzējumu, to dzīves gudrību es varu pateikties savai māsai. Es atceros savus pirmo iespaidu, šad un tad atnākot pie māsas. Mani uzreiz fascinēja zirgs un kučieris, kas piederēja šai nodaļai un kas, var teikt, piestrādāja par kurjeru, veda pacientus uz izmeklēšanām, uz Tausielu. Ja gadījumā arī kāds pacients aizgāja no šīs pasaules, tad arī ar zirgu tika vestas tālāk uz Tausielu. Nu, tāda bija eksotika. Ansis ziemā vilka ragavas un vasarā ratus. 62. gada sākumā nodaļā sāka strādāt ārste Paulova Aleksandra, 63. gadā darbu uzsāka ārsts Jānis Zālītis un 60. gadu beigās darbu sāka ķīmijterapijas nodaļā Inkule Irēna. Pēc ārstes Paulovas Aleksandras aiziešanas strādāt par staru terapeitu, es atnācu strādāt uz nodaļu. Un 79. gadā nodaļā sāka strādāt arī ārste Irēna Gailīte pēc internatūras pabeigšanas onkoloģijā. Ja, tagad jau šajos laikos viss jau nāk gatavi pie onkologa, gatavu diagnozi. Faktiski tajā laikā jau bija aizdomas, tātad aizdomas uz kaut kādu saslimšanu onkoloģiski, ja, tad viņu ielika tajā 4. nodaļā saucamā ķīmijterapijas, kas bija Ļermontovu ielā pie doktoras Purkalnes. Un tur bija, mēs diagnosticējām, tātad izmeklējām pacientu, lai šo diagnozi uzstādītu, ja, un saņēma ķīmijterapiju un arī staroterapiju saņēma. Tur gulēja pacienti, kas saņēma arī staroterapiju, ja, tā kā bija. Un saņēma daudzi pacienti saņēma pat tādu kombinētāru starus un ķīmiju saņēma arī, ja, tā kā bija daudz bija pacienti, daudz, un vienmēr nodaļa bija pilna, vienmēr bija pilna nodaļa, jā. Bez ķīmiju preparātiem arī saņēma hormonterapiju un 80. gadu sākumā
revolūcija bija sakarā ar tamoksifēna ieviešanu krūtsvēža pacientiem, kur rezultāti, ja viņas bija padevās hormonterapijai, bija ievērojami uzlabojušies. Tad 70. gadu sākumā Latvijas eksperimentālās medicīnas institūta vecākais zinātniekais līdzstrādnieks Francis Bricis sāka neradikāli operētiem kuņģa vēža pacientiem lokālu ķīmijterapijas ievadīšanu fibrogastroskopijas laikā un pēc tam turpinājās šo terapiju kā sistemātisku. Dakters Zālītis arī mēģināja ķīmijterapiju pielietot lokāli pie ielaista taisnās zarnas vēža slimniekiem. Tātad slimnieks saņēma staru terapiju, ķīmijterapiju un pielietoja lokāli, pielietoja svecītēs, tās bija vai nu torafūra vai olivomicīna vai prospidīna un dažādu preparātu svecītes. Un to visu viņš kombinēja kopā ar hipnozi. Katru nedēļu bija vizītēs parasti visi dakteri piedalījās un tā. Jūs to slimnieku stāstu par to slimnieku darījāt pie slimnieka gultas. Stāstījāt, kas tam slimniekam ir noticis, kāpēc viņš ir šeit, kāda viņam slimība? Īsumā varbūt, ne pilnīgi visu, ja, bet īsumā jā. Diagnozi un kas ar viņu notiek pašlaik. Jā, bet diagnozi jūs teicāt, ka viņam bija vēzis? Nē, mēs runājam tad latīniski. Reizēm tas skatoties, kāds slimnieks arī bija. Bija cilvēki, kur to uztvēra ļoti sāpīgi uztvēra. Tur runāja latīniski, ārstvalodā runāja. Runāja ārstvalodā, jā. Bet, saslimšana, teicām saslimšana. Visi jau zināja, mediķi, ārsti zināja, ka ir saslimšana, ja. Citur teica varbūt to, no paša sākuma varbūt tiešām nerunāja nemaz, jo slēpa to, bet bija arī tādi, ja tas pacients atteicās no ārstēšanas, jeb kādas ārstēšanas atteicās no piedāvātās, ja, koncilijā, tad arī reizēm diezgan bieži teicām īsto diagnozi. Un kas viņu sagaida, kas viņu turpmākā dzīvē, kas viņu sagaida, ja viņš neārstēsies, ja. Latvijas onkoloģijas centrs. Es šeit nostrādāju no 1984. gada līdz 2000. gadam. 16 gadus. Un viss tas 9. stāvs toreiz piederēja onkoloģijai ķīmijterapijai. Nodaļā bija 80 gultas. В нашей республике на 1000 человек приходится 45 врачей. Новый онкологический центр оснащен самым современным оборудованием. Acīm redzot, ka visur mēs ejam uz specializāciju, tā droši vien arī Latvijā ir jādomā, kaut arī mēs esam, maza valsts, bet mums jāatrisina šis jautājums, jo viens ārsts vairs nevar visu tā aptvert, jā. Ir daudz sarežģītāk nekā tad, kad es tikko rēķināju, kad es sāku, un tas varētu būt 98. 99. gads apmēram. Tad tiešām nebija pārāk daudz medikamentu, mēs ārstējam, bet bija daudz vienkāršāk. Jo es atceros, es gāju kopā ar jums uz konciliem, un jūs man prasījāt, kā mēs darīsim, tagad kā mēs darīsim. Citā gadījumā salīdzināšu ar to, kas ir tagad, cik ļoti atšķirās ārstēšana viena vēža ietveros. Toreiz tas likās aptverams, ka viens onkologs var ārstēt visas vēža vēžas. Šobrīd es teiktu, ka mēs nē.
Jo onkoloģija tomēr paliek daudz sarežģītāk, rezultāti ir labāki, protams, bet viss process ir daudz sarežģītāks. Nu kā mums jau, kā pensionēru vecumos, sākums ir izaicinājums visu iemācīties kaut vai, kas tagad ir jāiemācās. Jā, tikt līdz, jo es domāju, ka mums Alzheimers nedraud, ja? Jo mums tiešām ir ļoti daudz jāmācās un sarežģītas lietas, ko mēs iepriekš neesam zinājuši. Visādās jomās, kā saka, jāielaužās, lai tā saprastu. Specialitāte ir ļoti plaša, ļoti daudz ir ārstēšanas iespēja jebkurai lokalizācijai, un katru dienu ir jaunas lietas, jauni medikamenti, kas mums ir jāapūst. Protams, ka daudz ļoti ir mainījies, un kad es sāku plaušu vēžiem vairāk pievērsties ārstēšanā, kā es tagad atceros, tad tas bērziņš man teica, tev būs depresija noteikti, jo viņi visi ātri nomirst, un šobrīd ir galīgi otrādi, un man gribās teikt, ka, absolūti nav vienīgi varbūt no tā, kad ir aizvien vairāk darbi, jo pacienti dzīvo aizvien ilgāk un labāk. Tas ir tiešām, ļoti būtiski mainījies. Būtībā mūsu specialitāte ir ļoti jauna. Mēs arī skatāmies uz to tieši šajā sakarībā arī runājam, ka skatāmies uz to garo attīstības ceļu, kas faktiski sākās pagājušā gadsimtā, bet kā specialitāte mēs esam pavisam jauna. Kā tu redzi šo specialitāti šo 20 gadu laikā? Esmu atnācis uz onkoloģiju, kad parādījās mērķterapijā. Es esmu nācis uz tādu standartā 20. gadsimta ķīmijterapijas praksi, kad vēna tiek dotas citotoksiskas vielas, kas saindē vēzi, vēža šunis, pie reizes saindē arī visu pārējo ar daudzam blakus parādībām. Un neskatoties uz to, es biju pārsteigts, ka tomēr bija slimības, kur arī ar to veco, tā teikt, kaitīgo, smagi panesamo ārstēšanu, bet tomēr tie rezultāti bija apbrīnojami. Tas ir seminomas, seklinieka vēzis, tas ir limfoīdas malignitātes. Tur, kā es redzēju, tos cilvēkus, kas no guļošā nāk pie tevis 5-10 gadus vēlāk ar parasto ķīmijterapiju, tas bija wow. Jā, bet tieši tajā laikam 2005. Gadā tad mums parādījās mērķterapija, kur arī bija wow. Tas ir pavisam jauna terapijas klase, pavisam cita pieeja pie pacienta ārstēšanas, tāpēc šī personalizēta medicīna, tad man bija palaimējās ieraudzīt šīs mērķterapijas tieši tas pašus pirmsākumus. Jā. Un tagad, 20 gadus vēlāk, tad praktiski mēs gandrīz katra audzē redzam šīs jaunas mērķterapijas medikamentus un šī ģenetiska testēšana ar kaut kādām ietekmējamām mutāciju meklēšanu audzē, tas ir mūsu ikdiena tagad. Un es domāju, ka ceļš pa 20 gadiem aizgājis ļoti tāls.
Kad tu redzi, ka vēl viens mūža gads ir uzdāvināts, īpaši tas ir gados jaunām pacientēm, kur ir šie bērni, un ja ka tu vari vēl, ka man ir nākuši un teikuši, jā, doktor, es šogad palaidu bērnu 1. klasē, jā, un ka viņi nodzīvos jau līdz 2. klasē. Jā, protams, ir tā, ka tu sēdi, ir asaras acīs, viņai ir asaras acīs tev, bet tas ir tas, ka tu esi vēl iedevis šo te laiku, un kopā būšanā, tas, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi. Izzinās, ka vīrieši tomēr ar plaušu vispār raudzējas, un diemžēl vairāk nekā sievietēm, un vīriešiem pirmā vieta pašreiz, tāpat kā Eiropā, ir prostatas vēzis, otrā vietā ir plaušu vēzis, un trešā vietā kolorektālais saucējs. Savukārt sievietēm top 3 ir krūtsvēzis, zarnu vēzis un dzeņas saucējs. Kādi ir riska faktori, tātad joprojām paliek smēķēšana, smēķētāju ziņā, joprojām Latvijā ir diezgan augsts šis smēķējošo cilvēku skaits, arī šis, kas ir no 15 gadu vecuma smēķējošo jauniešu skaits. Arī, ja mēs runājam par alkohola patēriņu, tad, diemžēl, Latvijā šis alkohola patēriņu riska faktors joprojām ir pietiekuši aktuāls un gan sieviešu, gan vīriešu vidū. Un, ja mēs paskatāmies arī par aptaukošanos, man kādreiz likās, ka aptaukošanās tā ir Amerikas problēma, tā ir bet ne Latvijas problēma, tad, diemžēl, pēc šiem datiem ir tā, ka praktiski vēl 5 pieaugušajiem 3 ir tātad šī aptaukošanās, ir liekais svars, bet joprojām mēs ēdam neveselīgi un kas ir interesanti vai neinteresanti, mēs par maz kustamies. Mums ir tomēr mazkustības dzīves veids, un kā uzrāda šī dati, tātad tikai 1 no 5 pieaugušajiem nedēļā veids, kurus 2,5 stundas mēdē fiziskā aktivitāte. Arī par vakcināciju pret dzeņas kakla vēzi likās, ka mums ir viss kārtībā, vakcinācija notiek. Latvija bija viena no pirmām, gan meitenēm, gan arī puišiem ievies šo te vakcināciju, bet, kā jūs redzat, šī dati, šī aptvere, ja 16. gadā bija 63%, tad viņi jau 19. gadā ir nopatīsies uz pusi. Tad šeit ir jāmeklē iemesli, kāpēc, un pie šī jautājuma jāstrādā. Kāds ceļš būtu tāds ejams, lai neveicinātu, jeb lai izbeigtu šo izdegšanas iespēju onkoloģijā? Kā tev liekas? Man liekas, ka mums par to ir jārunā pirmām kārtām, jo mēs latvieši esam klusi, mums patīk ciest vienatnē, un tas īstenībā ļoti redzams arī starp saviem kolēģiem, un tad tu tikai uzzini, ka kāds paņēmis darba nespējas lapu, jo pēc to nejūtas spējīgs strādāt. Un pirmais solis, ko mēs varam darīt, kas neprasa nekādas finanses, ir runāšana, šī fakta atzīšana. Šodien Sigita daudz runāja par izdegšanu. Jā, tur tā ir tiešām problēma, jo speciālistu maz, pacientu daudz, lai daudz maz sakarīgajos laikos pacientiem to palīdzību var nodrošināt. Ārsts strādā pa 2, pa 3, tā tiešām ir, bet mēs priecājamies, ka kolektīvs augt plašumā, jo, man liekas, kad es atnācu, tas bija 2002. gads, tad bija doktora Bērziņā, jūs un Aija priekšā. Jā. Tā 3 doktori, tagad mēs klinikā esam 9 doktori. Tad pa 20 gadiem progress redzams. Jā, šeit piedalās šī speciālistu komanda, viens analizē audus, viens taisa rengenu, viens ar rengenu ārstē, viens ar zālēm ārstē. Un tā joma, protams, aizvien paplašinās un ir šis te multidisciplinārā, jeb daudz speciālistu komanda, kas ar šo slimību cīnās. Jā, aiz šīs sarežģītības šis pacients arī ir, šī pacienta ārstēšana ir kļuvusi komplicētāk, arī pats pacienta aprūpe ir komplicētāk, jo tā kā doktori jau arī mums prezentēja, kad uz vienu šo te pacientu mēs patērējam aizvien vairāk laika, tāpēc, ka mums ir jāizstāsta ne tikai par diagnozi, bet arī par to tālāko ārstēšanu un kādas būs terapijas blaknes un kāda vēl papildus
izmeklējumi ir vajadzīgi un tā tālāk. Tātad šis pacients ir kļuvis darbietilpīgs. Jā, tiešām tur nav viena vai divas zāles, pacients ir darbietilpīgs. Un pie tā apjoma, kas ir pašreiz, un diemžēl ir tas, ka pacientu skaits aug, un šīs prognozes ir, ka pacientu skaits tikai pieaugs vēl nākotnē. Jā, paliek aizvien grūtāk strādāt, un šeit ir šī dilemma. Cik tad mums vajag šo jauno speciālistu, cik mums vajag šo te vēl papildus šo te vidējo personālu, kas palīdz ārstam. Tas ir tāds, man liekas, diezgan tāds kritisks jautājums, jā, cik tad mums šo te dakteru vajag, un lai viņi neizdegtu, jo viņi jau tāpat ir cilvēki, kas nogurst, viņi arī uzsūc tomēr šo šo pacientu traģēdiju sevī, un viņam vēl ir jāatrod šo iespēju šo pacientu ārstēt. Tas turpināties, diemžēl nevar tur vairākas reizes mani padot, ja jau tagad viņi saka, nē, doktor, es te vairs nevaru, es gribu iet prom, es izdedzis, un tā ir problēma, bet vēlreiz šeit vajag vēlmi no veselības ministrijas, nezinu, no finansēšanas iestādēm vienkārši paredzēt, ka lai ir tas pietiekoši māsu daudzums, kas dod ķīmijterapiju, lai ir tas pietiekoši daktaru daudzums, lai pacientiem nav jāgaida 2 mēneši uz to konsultāciju vai uz terapijas sākšanas. Tos daktarus pēc iespējas jāatbrīvo no tām papīra birokrātijas, ko šodien Sigita arī pieminēja, ka mēs praktiski lielāku daļu darba laika rakstam papīrus, nevis runājamies ar pacientu un domājam, ko ar viņu darīt. Lūdzu, pasmaidiet! Tā, tagad es višķiņ gan apstīšos. Višķi es apskatīšos, tā. Toreiz, kad es medicīnas akadēmijā strādāju, es tā domāju, ka laika varbūt varētu sagatavot kāds 10 doktors, un toreiz medicīnas zinātņu doktors. Tas sapnis gandrīz piepildījās. Ir 9, bet, ir 9, tā skaitā arī tu esi. Jā, es esmu tiešām pateicīga no sirds tev par to iedrošinājumu šo zinātni strādāt, jo pats cilvēks jau parasti ir tāds diezgan kautrīgs par sevi, ko tad es tur varu un kas tad tas man pa darbu. Un es tiešām no sirds saku vēlreiz paldies, tu biji vienīgais, kas teica, nē, jāstrādā, viss kārtībā, uz priekšu. Es tevi gribu apsveikt, kā es jau rakstīju, ar lielo tādu nozīmīgu apbalvojumu. Giants of Cancer Care, tas skan nopietni. un katrā ziņā mēs visi lepojamies ar tevi, ne tikai mēs, bet visi onkologi, ķīmijterapeiti Latvijā. Mēs vienmēr priecājamies par jebkuru latvieti, kas nes vārdu lielajā pasaulē. Tā kā paldies tev liels. Ņemot vērā, ka mēs ar tevi esam jau ilgus gadus zināmi, pateicoties tam gadam, kad es biju. Man bija tā laime vienu gadu būt Amerikā un mācīties pie profesora Dimitrova un pie tevis. I think much has changed since 1991 when you came to the United States. At that point, I think it was very primitive oncologic care in Latvia, and certainly very few good chemotherapeutic drugs were available, and how to administer them was a problem. So when you came, I think it was important to try to establish a structure for optimum care in Latvia, and I think you were very important in doing that, in that when you came to Fox Chase and in Michigan, to learn how a clinic operated, how we used chemotherapy nurses, how we used the pharmacy department, how with a combined effort
be sure that the patients received the right dose, the right drug, and it was because these drugs, of course, were toxic. But I think it was important to develop the infrastructure such as we had. Kā tu prognozē nākotni vēža pacientiem? Kā tu to redzi? Well, I think we're at a time when there's going to be major advances, and I think we have to look upon the whole problem. So with cancer, we have to start with prevention. We have to start with then with screening, and then we have to start with treatment, and then we have to make sure that patients have access to that treatment. So that's a spectrum of problems that we really face. Now, prevention, the major prevention is, of course, stopping cigarette smoking. And I think Latvia has had a little bit of a problem there. Yeah. I think you still have, in America, I think I don't know anybody personally who smokes anymore. Prevention also is important with some of the vaccines that are starting to be developed. I think it's essential, and I think you do provide HPV vaccination, right? Everybody can get, they have to get it before they're 10, 12 years old. They should get. Now in America, that HPV vaccine is not mandatory, but it's highly recommended. Many of us hope that the schools will make it mandatory so that you can't go to school unless you've had polio vaccine, for example, and so forth. So HPV should be the same thing. So that HPV vaccination is very important. So prevention, vaccination, and then diagnosis. Diagnosis is still early stage disease is the problem. So you have to have access to screening and mammography and so forth. Colonoscopy now is being suggested at a younger and younger age. So that's very expensive. Screening is an important aspect of trying to get better survival rates. And then treatment. Now, treatment, again, has changed. And I think, the dramatic things with Gleevec that we've seen and with some of the targeted therapies and PARP inhibitors and ovarian cancer and lung cancer. So, yes, we're making more and more progress. And the immunotherapy and the CAR T therapy that I mentioned, it's making dramatic changes in how we treat patients. So I suspect patients will be getting diagnosed earlier in the future. I suspect patients will have very individualized treatment. I think it'll be no longer just a physical exam and a pathology. It will be a whole genome scanning of the patient and the tumor so that we'll be able to identify specific targets in that individual patient. I think and the other aspect that's going to make a difference is artificial intelligence. I think, it's an, I don't know if you heard this statistic, 50 years ago, in the total amount of medical knowledge doubled every 50 years, okay? And then it started to be total amount of medical knowledge doubled in 10 years, then in 5 years. Now, in 2023, the total amount of medical knowledge doubles every 2 months. Yeah. So how can you keep up with that amount now? So what you learn in medical school is no longer relevant. Mm-hmm. What you learned 2 years ago as a resident is no longer relevant because 50% of it changes. And I think cancer treatment is even leading that. They mentioned all these targeted therapies that are being developed, and more of them. When I was oncologist starting, there were only about 7 or 8 drugs I ever used.
grūtākais, man liekas, pārdzīvot neveiksmes un pārdzīvot situācijas, ka tu, neskatoties uz visu, ko mēs lietojam, tu cilvēki spiesti esi zaudēt un atzīt savu bezspēcību. Un, protams, es nemāku atslēgties. Man tas viss pavada visu to mājas dzīvi, arī visu laiku notikumi, kas notiek darbā. Tā kā es nemāku atslēgties, kā vajadzētu atslēgties laikam. Nu, es adaptējos. Man grūtākais bija tas pirmos 5 gados, kad pie tevis atnāk pacients, tu uz viņu skaties, tu saproti, ka viņš nomirs. Jā, agri vai vēlu, tur pēc gada, varbūt pēc 2, bet ka viņš mirst. Un kā tu viņam nevari reāli palīdzēt. Un psiholoģiski tas bija ļoti grūti. Jā, un tad tādu glābiņu es atradu sev tajos veiksmīgos gadījumos, ka jā, labi, mēs nevaram izglābt no nāves, bet mēs varam pacientam nodrošināt dzīves kvalitāti, teiksim, atbrīvot viņa no sāpēm, ko tas vēzis izraisa, piemēram. Nevienmēr tas izdodas, bet tomēr veiksmīgi gadījumi bija, un tajos tu smēļies tas emocijas, kas palīdz tev pārvarēt šo pesimistisko noskaņu kopumā onkoloģijā. Protams, ka vēzis joprojām ir slimība, no kuras mirst. Arī šajā gadsimtā. Bet mums kā, vismaz man, un es domāju arī lielai daļai onkologu ķīmijterapeitu, tajos gadījumos, kad mēs nevaram, mēs esam mēģinājuši visu to labāko izdarīt, bet mēs nevaram vairs nekādā veidā palīdzēt šo slimību apturēt, ir slikta apziņa ir tā, ka nebija sakārtot palietība aprūpe, ka tiešām tas pacients saka, ko lai es tagad daru, man nav kur palikt, un kā mana ģimene tiks galā. Un es domāju, ka ja valstiski pareizi sakārto šo sistēmu, un paldies Dievam, ka iet uz priekšu, tagad jau hospices, saprotu, šī sistēma strādās, arī Latvijā, ka tad ir tāda apziņa, ka pacientam palīdzēs. Jā, mēs viņu nevaram izārstēt no vēža, bet vismaz viņam tiks palīdzēts ar palietību aprūpu, ar sakārtot šo palietīvās aprūpas sistēmu. Tad tā apziņa ir vieglāka, jo skumji ir klausīties tos stāstus, kad cilvēks ir tādā absolūtā bezcerībā, ka viņam nebūs kas palīdz. Ja šis audzējs ir konstatēts 1., 2. stadijā, mēs sakam agrīnā stadijā, ne visi, protams, bet liela daļa, tad ar lielāko varbūtību cilvēks var būt vesels, iespējams uz visu atlikušo mūžu. 100% medicīnā nav nekas. Arī šis pacients ar 1., 2. stadiju var atgriezties pēc gada, pēc 2 gadiem ar slimības recidīvu. Te ir tas, ko es teicu, ka mēs tikai pietuvojamies vēža izzināšanai, bet mēs nezinām visu līdz galam. Bet tāda varbūtība ir, ja audzējs ir agrīni konstatēts. Bet ja audzējs ir konstatēts jau sākot ar 3. stadiju, kas skaitās vēl vietēji izplatīts, kas nav aizgājis uz citiem orgāniem, kad aiziet uz citiem orgāniem, tad tā parasti ir 4. stadija. Tad lielākoties mums šāda iespēja izārstēt ar 3. stadiju samazinās ļoti, ar 4. stadiju mēs nevaram izārstēt. Šobrīd 21. gadsimta
sākums, tāds sākums. Mēs sakām, ka izplatīts, tas saucamais metastātiskais audzējs nav izārstējams. Nav izārstējams. Mēs varam viņu apārstēt, mēs varam viņu izoperēt, un tajā brīdī viņš nav. Bet mēs zinām, ka agrāk vai vēlāk šis slimnieks atnāks atpakaļ. Pagaidām tas tā ir. Arī mūsu jaunā terapija, visas mūsu jaunās terapijas nevar izārstēt līdz veselumam šo pacientu, ja tas ir metastātisks. Un tas arī cilvēkiem zināmā mērā ir jāsaprot, ka mēs darām visu, arī šie dārgie medikamenti pie izplatīta audzēja garantiju mums nedod. Mēs esam sasnieguši daudz, bet mēs vēl neesam visu sasnieguši. Un ka ir jāsaprot, ka dakteri dara, un tā darba ir ļoti daudz, un lai tas pacients to saprot, ja? Jo bieži vien cilvēki atnākot ar savu darbiņu neizdarījuši. Reizēm, protams, ir sistēma vainīga, bet reizēm ir, viņi nav savu darbiņu izdarījuši, kā mēs sakam, ka vienreiz gadā sievietē pie ginekologa ir jāaiziet, un jāatsaucās uz tiem skrīninga izsaukumiem, kas ir krūtīm, kas ir taisnai zarnai, kas ir dzemdas kaklam, šī skrīninga procedūras. Tas ir tas darbiņš, kas tiem cilvēkiem ir jāizdara. Es ticu, ka ir katram savs dzīves stāsts, tāpat kā es ticu, ka katram ir sava misija dzīvē, kas ir jāpaveic, un mums vienkārši tam ir jāļaujās un jākalpo.